Skavas ir viens no svarīgākajiem elementiem gandrīz katras darbnīcas aprīkojumā, neatkarīgi no tā, vai strādājat ar koku vai metālu, vai kaut ko labo un remontē. Ar skavu palīdzību varat presēt un nostiprināt, un bieži vien tās aizstāja trešo roku. Gandrīz katrs instruments ir vairāk vai mazāk universāls. Pierādījums tam ir Antonija II spēka likums, kas saka, ka kādā brīdī katrs instruments kļūst par āmuli. Tomēr dažreiz pat visuniversālāko instrumentu nevar izmantot, vai tas ir vismaz sarežģīti. Es nevaru iztikt bez F-tipa skavām, bet ir gadījumi, kad ir labāk vai pat nepieciešams izmantot cita veida stiprinājumu. Un tādu ir daudz, kad ieskatīsieties nozīmīgi ražotāju un pārdevēju katalogos. Jums griezīsies galva. Paralēlās skavas, vienrocīgās skavas, C-tipa skavas, knaiblis, līstīšu skavas, rāmju savilkšanas skavas, ekscentriskās skavas, savienojumu skavas, stiprinājumi. Un visizplatītākā kategorija ir speciālās skavas, kurā ietilpst viss pārējais. Un tāpēc šoreiz es izvēlējos tikai divus veidus, kas ir piemērots papildinājums universālajām F-tipa skavām. Tās ir cauruļu skavas un presēšanas skavas, ko sauc par pokiju. Viena no skavu, ko sauc par stiprinājumiem, stiprajām pusēm ir roku izvirzījums, kas visbiežāk svārstās no 60 līdz 300 mm un ļauj nostiprināšanas spēkam darboties attiecīgā attālumā no sagatavas malas. Vienlaikus tas ir arī to vājums, jo spēks, kas iedarbojas uz roku, rada spēka momentu, kas skavai izraisa vadības stieņu noslogojumu ar lieci, nevis ar izdevīgāku vilkni. Un jo garāk ir roka, jo lielāks ir lieces noslogojums uz vilknes reiķi. Ja pievelk pārāk stipri, vai skava nav pietiekami kvalitatīva, tas var novest pie stieņa pastāvīgas deformācijas. No tā izriet, ka izdevīgāk ir, ja spēks iedarbojas, pēc iespējas tuvāk stieņa asī. Citiem vārdiem sakot, ja rokas vai žokļi pēc iespējas īsāk. Daudzās lietojuma programmās tas vispār nav traucēties, piemēram, līmējot plāksnes vai korpusus vai savelkot tapas un savienot. Sarežģītām operācijām jums būs nepieciešami smagi skavas, bet bieži vien pietiks ar salīdzinoši vieglām un galvenokārt pieejamām cauruļu skavām. Jo īsāk ir žokļi, jo garāks var būt stienis. Pateicoties tam, ka kādam gudram cilvēkam ienāca prātā izmantot standarta tērauda ūdens caurules, pietiek iegādāties pašus žokļus, kurus pēc tam var pieskrūvēt un uzlikt uz jebkura garuma caurules. Parasti tiek izmantotas 1,5 un 3/4 stolu viesiem tērauda caurules. Vismaz vienā pusē jābūt izgrieztam vītnei, uz kuras pieskrūvē žokli ar atgriežamo roktuvi. Otra bīdāmā žoklis tiek uzlikta no pretējās puses, un vēlamajā vietā tā automātiski nostiprinās ar fiksācijas ķēmi, kas burtiski iekožas caurulē. Priekšrocība ir pieejamā cena. Vecu ūdensvadu cauruli laukos var iegūt par alu, bet, ja te nebūs vītnes, jums būs jāgriež ar vītņgriešanas galvu. Tāpēc kādam var būt izdevīgāk nopirkt cauruli dzelzveikalā, jau ar gatavu vītni. Metru tādas cinkotas puskolu vai 3/4 caurules var iegūt par mazāk nekā 100. Žokļus divām skavām var iegādāties Unimet veikalā par nepilniem 600, tāpēc metra skava jums izmaksās ne vairāk kā 400. Turklāt žokļus var jebkurā laikā pārlikt uz garāku cauruli, ja metrs jums nav pietiekams. Varat iegūt, piemēram, 2 metru skavu, un tas būs tikai caurules cenas vērtība. Vēl viena iespēja pagarināšanai ir cauruļu savienošana ar savienotāju. Savienotājs puskolu caurulē maksā dažas kapeikas. Atsevišķas caurules parasti tiek pārdotas ar vītni abos galos. Sākotnēji es gribēju vienu no tiem nogriezt, bet tad sapratu, ka to varētu izmantot tieši savienošanu. Dažās lietojuma programmās savienotājs var traucēt vai sabojāt virsmu, bet šo problēmu var atrisināt. Arī cauruļu skavas nedaudz liecas, bet tikai pie patiešām lielas spiedas spēka. Pret izliekumu iedarbojas arī tas, ka caurule visā garumā parasti balstās uz sagatavas, un, piemēram, pie savienojuma plāksnes jūs varat izliekumu izlīdzināt, novietojot papildu skavu. No otras puses. Un vēl pēdējais novērojums. Žokļi no caurules garuma atņem apmēram 10 cm, tāpēc ar metru garu cauruļu skavu jūs varēsiet saspiest tikai aptuveni 90 cm. Pilnīgi pretējā galā ir presēšanas skavas, ko sauc par pokiju. Tās, savukārt, ir paredzētas presēšanai plaknē, kur nevar sasniegt skavas pat ar visgarākajiem stieņiem. Līdzīgi kā žokļi cauruļu skavām, arī pokija ir tikai pusfabrikāts, ko pats par sevi nevar izmantot. Tās ir paredzētas rāmjiem, kurus jums pašiem jāizgatavo. Atkarībā no nepieciešamā spēka jūs varat izvēlēties koku vai tērauda rāmi. Vienkāršāk izgatavojumi ir, protams, koka rāmji, jo lielas caurumus pokiju ievietošanai kokāblos. Tomēr nedaudz vieglāk izurbt nekā tēraudā. Lai arī koksne nepieļauj šādu spiedienu piespiežot, ar to pietiek lielākajai daļai galdniecības darbu, piemēram, daudzslāņu dēļu līmēšanai. Rāmja garumu izvēlieties atbilstoši sagatavas izmēriem.
Augstumu var pielāgot pateicoties virknei caurumu stienus. Un visbeidzot atkal finansiālais aspekts. Vienu presēšanas skalu var iegādāties par mazāk nekā 200 un par saviem godīgi nopelnītajiem naudas līdzekļiem. Jūs iegūsiet nemazāk godīgu dzelzs gabalu, precīzāk, čugunu un tēraudu. Kad atklāsiet caurulu skavu un to burvību, jūs sapratīsiet, ka jūsu iespējas un prasmes ir ievērojami uzlabojušās. Jūs viegli varēsiet izgatavot lielisku savienojumu plāksni vai no 2 plāksnēm salīmēt patiešām masīvu darba virsmu darbnīcas galdā. Turklāt abi šie skavu veidi man ir simpātiski arī tāpēc, kā ar nelielu veiklību par zemu cenu var iegūt patiešām augstu veiktspēju. Mani sauc Toms Krsenski. Paldies par skatīšanos un tiksimies nākamajā video.